Sveicināti OrtoTalks jaunajā epizodē. Epizodes tēma – pētījumi medicīnas iestādēs. Sarunas viesis ortoklīnikas traumatologs ortopēds dr. Andrejs Peredistijs. Sarunas laikā centīsimies noskaidrot, ko nozīmē pētījumu veikšana medicīnas iestādēs, kā tas notiek un kādi pētījumi šobrīd norit ortoklīnikā. Par to visu šajā epizodē. Sveicināti, doktor! Sveicināti! Ļoti patīkami! Kādi ir tie biežākie pētījumi, ko veic medicīnas iestādēs? Biežākie pētījumi, kas veic medicīniskās iestādēs, mums jau privāti iestādi, mums pētījumi tiek veikti gan tie, kurus mēs paši izdomājam veikt, un gan arī ir tā saucamie klīniskie pētījumi, ko pasūta parasti vai nu kaut kādas farmakompānijas vai kādas citas medicīniskās kompānijas, kas ražo dažādu veidu ierīces, lai veicot šos pētījumus, saprast, vai viena vai otra ārstēšanas metode ir laba, slikta un tā tālāk. Ja, tā kā medicīna bez pētījumiem mūsdienu medicīna nav iedomājama. Ortoklīnikā ir pat atsevišķa zinātnisko pētījumu nodaļa. Kas tā tāda ir? Kāpēc tā pastāv? Izklausās ļoti cēli. To nodaļu esam izveidojuši ar domu kaut kā sistematizēt tos, nosauksim viņus par pētījumiem. Faktiski, jebkuram ārstam ilgāk laiku strādājot, rodās dažādi veidi idejas un novērojumi, un parādās vēlēšanās to vai nu apstiprināt, vai noliegt, veicot dažādu veidu šīs tēmas izpēti. Un tā arī notiek visā pasaulē. Ja ir kaut kāda vai nu jauna metode, mums ir jāsaprot, cik lielā mērā viņa ir derīga cilvēkam, vai viņa nav kaitīga. Ja runiet konkrēti par medikamentiem, jebkurš medikaments, kamēr viņš nonāk aptiekā plauktā, viņš tiek pētīts. Un tos pētījumus iedala vairākās fāzēs. Ja, teiksim, tiek izdomāts jauns medikaments, tad no sākuma to medikamentu kā tādu izveido, uztais. Tad pirmā fāze ir tad, kad viņu no sākuma vispār pēta un skatās dzīvniekiem, kā tas viss notiek. Tad ir nākamā stadija, tad, kad ir brīvprātīgie kaut kāds skaits, kas ir gatavi, teiksim, riskēt ar savu veselību medicīnas labā. Tad nāk nākamā otrā fāze, kad to pētījumu veic arī cilvēkiem dažāda veida diagnozēm, ja, kam tieši domāt tie medikamenti. Un tur arī skatās, piemeklē tam medikamentam devu, skatās ļoti cītīgi, kādas ir blaknes, ja, tad tie pētījumi parasti iekļauj sevī ļoti daudz cilvēkus, daudz centrus pa visu pasauli, tas notiek, tas ir ļoti dārgs pasākums. Kamēr izpēta to medikamentu, paiet kaut kādi 5, varbūt 10 gadi, un tikai tad viņš nonāk aptiekas plauktā. Un tad dabiski rodās cilvēkiem jautājumi, kāpēc tas medikaments tik dārgs. Un tāpēc, kad viņu, lai izpētītu un saprastu, vai viņš vispār darbojās un cik viņš ir drošs veselībai, cik viņš ir efektīvs, priekš tām ir vajadzīgs pamatīgs klīnisks pētījums. Mēs esam viens no centriem, kas veic dažāda veida klīniskos pētījumus šādiem gan medikamentiem, gan ierīcēm. Mēs veicam pētījumus ļoti daudz reumatoloģiskiem pacientiem. Mūsu reumatoloģijas centrā mēs veicam dažādu veidu pētījumus arī saistībā ar ķirurģiju. Tā kā, tas ir viens. Un otrs ir pētījumi, kurus mēs veicam savām vajadzībām. Mums ir kaut kāda novērojuma idejas, tad mēs izdomājam, kāds tad mums konkrēts, teiksim, pētījums ir vajadzīgs, jo pētījums tas ir process, ļoti sarežģīts, kur ir daudz visādi papīra darīšana, statistikas, daudz ciparu, un tas viss ir tā vienā dienā nav darāms, tā kā tas ir tās pamatīgs pasākums, tāpēc tā nodaļa ir izveidota. Kā tiek iesaistīti pacienti šajos pētījumos? Jā, redz, pasaulē kā ir viens ir sociālajie tīkli, ja, tad jebkurai medicīniskai iestādē droši vien kaut kāda aktivitāte notiek, tad, ja ir kaut kāds pētījums, viņi pasludina to, ka, redz, mums notiek šitāds pētījums, nosacīt tur pacientiem, kuriem ir sāpes plecā, piemēram. Un mēs gribam tagad izpētīt kaut ko, tad tiem pacientiem ir iespēja izlasot, teiksim, nelielu tā saucamo sinopsi vai, teiksim, īsrakstu par to, kas tas tāds pētījums ir, ko mēs tur darām. Izdomāt priekš sevis, viņš ir derīgs tam pētījumam vai nē, viņš varētu nākt un piedalīties. Otrs daļa ir tie cilvēki, kas
nonāk ģimenes ārsti vai fizioterapeiti vai kādu citu speciālistu redzes lokā, kas ir informēti par šādiem pētījumiem, tad viņi nosūta. Ortoklinikā šobrīd norit 2 pētījumi. Daudz pētījumu notiek vairāk. Var apmeklēt mūsu mājaslapu un paskatīties, kas notiek. Šobrīd mēs pētām faktiski 2 pozīcijas. Ir elkons un ir plecs. Tā, pavisam vienkāršot. Tad plecā mēs skatāmies, mēs gribam saprast, vai vispār ir tendence plecam cilvēkiem ar vecumu bojāties tik tālu, ka viņi dzīvojot ar to plecu, kuram jau tas bojājums ir noticis un paši par to nezina. Teiksim tā saucamie asimptomātiskie bojājumi vienai konkrētai cīpslei. Mēs skatāmies, es negribu iedziļināties tur anatomiskās nianses, bet cilvēkiem ir iespēja atnākt vienkārši pavēlt uztaisīt ultrasonogrāfiju. Viņam paskatīsies no tāda fizioterapeitiskā viedokļa, kā tas plecs funkcionē. Un pateiks, attiecīgi arī pateiks, ir vai nav tas bojājums. Teiksim tā, kaut kādai vienai daļai ir konstatēti asimptomātiski bojājumi, kuri perspektīvā nākotnē varētu radīt problēmas. Un citreiz pat diezgan nopietnas problēmas, tīpaši ar vecumu. Tas kontingents, man liekas, mums bija no cik gadiem? No 40 no 40 gadiem. Jā. Tas ir tas vecums, kad principā cilvēkam sāk, diemžēl, viss, kas mainīties ķermenī, tā skaitā arī cīpslis. Jā, uz šo pētījumu mēs esam aicinājuši tos pacientus, kuriem nav bijušas plecu traumas, nav veikts plecu operācijas vai manipulācijas, nav kustība apjoma ierobežojumi plecu locītavās un nav sūdzības par sāpēm plecu locītavās. Ļoti pareizi. Principā nav sūdzība vispār par to plecu un teorētiski viņš vispār varētu nenākt pie ārsta, bet ja ir interese saprast, vai viņam būdamam, teiksim, vecākam par 40 gadiem, varētu būt kaut kādas nezināmas problēmas plecā. Ja tāda interese ir, tad, kā saka, welcome, piesakieties. Var pieteikties zvanot uz mūsu infotālruni, kas ir 67 14013, vai vēl vieglāk ir ieiet mājaslapā, ieiet un to informāciju noskaidrot. Jo interesanti, kad šo informāciju par šo pētījumu publicējām sociālajos tīklos, mums bija vairāki komentāri ar jautājumu, vai tad Latvijā vispār var atrast kādu cilvēku, kuram nesāp pleci, un vispār kāpēc jāpēta veseli pleci. Tad es tagad mēģinu paskaidrot. Mēs viņus pētām tikai, lai saprastu, cik slima ir mūsu populācija. Kā tāda Latvijā, vai tiešām ir tā, ka ir cilvēki, kuri staigā pa ielu un, nezinu, tur strādā, nodarbojas ar sportu un ir vecāki par 40 gadiem un pat nezinu, ka viņiem plecam ir kaut kāda problēma. Nē, tas nenozīmē, ka to plecu, kuram atradīs kaut ko tādu, ja, tad viņu uzreiz obligāti būs kaut kādā veidā jāārstē. Bet, teiksim, zinot to, kurā gadījumā iespējams būs nepieciešams kaut ko arī mainīt savā dzīvē. Pacienti, kuri atbilst prasībām, viņi tagad vēlētos atnākt. Kas viņus sagaidīs tām ārsta durvīm, kabineta ārsta durvīm? Cilvēks baltā halātā. Mums ir vairāki ārsti, kas veiks tā saucamo fizikālo izmeklēšanu, paskatīsies, kā tas plecs vispār funkcionē, un tad otra doktora taisīs ultrasonogrāfiju. Tas nav sāpīga procedūra, absolūti, ja tas ir tāds. Vēl es vēlētos pieminēt, ka šī konkrētajā pētījuma laiks, ja arī cilvēks piesakās, aizņem apmēram no 30 līdz 45 minūtēm, ar ko viņam vajadzētu rēķināties. Visi, kas vēlas pieteikties šim pētījumam, vai ziniet kādu savu draugu paziņu vai ģimenes locekli, noteikti meklējiet informāciju ortoklīnikas gan sociālajos tīklos, gan mājaslapā un piesakieties. Otrs pētījums, kurš tika uzsākts pavisam nesen, ir pacienti ar laterālo epikondelītu. Ko nozīmē laterālais epikondelīts? Jā. Tā ir tāda izplatīta problēma mūsu dienās, kad cilvēki diezgan daudz lieto dators un daudz lieto visāda veida gadžetus, tā skaitā mobilos telefonus, tādā veidā pārslogojot pavisam konkrēta muskuļa cīpslu apakšdelmam, kura iekaistot, un to sauc par tenisa elkoni. Jā, teiksim tā, vēl viens nosaukums. Jo, kādreiz tas bija pirmoreiz aprakstīts tieši tenisistiem, un tāpēc viņi tā nosauc. Tradicionāli dabiski visi tie cilvēki, kas nāk ar tiem epikondilītiem, nenozīmē, ka viņi spēlē tenisu, pilnīgi pietiek ar to, ka viņam, tur sanāk pārslogot. Tas nenozīmē, ka tikai tiem, kas ir datori, ir arī cilvēki, kas visu dienu strādā ar skrūvgriezu, piemēram. Tas arī vēl viens no tādiem riska faktoriem. Ir cilvēki, kuri, vienkārši nezinām iemeslu dēļ
kaut kādā veidā ir dabūjuši tādu problēmu. Un parasti sāpes ir elkoņu locītos rajonā, un parasti sāp tieši ārējais tāds paugurīts tam elkonim. Bieži vien ir sūdzības par sāpēm, iztaisnojot elkoni līdz galam, mēdz būt tās rīta sāpes elkonim. Un, jāsaka dažādi, bet svarīgākais ir tas, ka tu nevari normāli neko satvert bez sāpēm. Tas jau tāds advancēts stadijas. Tādām sākuma posmām cilvēki diezgan normāli ar to sadzīvo. Viņiem ir diskomforts, nelielas sāpes, bet tas arī ir viss. Jebkurā gadījumā jums tā diagnoze ir, tad tas pētījums ir priekš jums, jā, tad jūs nāksiet arī ne par ko nekas nebūs jāmaksā, vienkārši jūs apskatīsies un izvērtējot, sapratīs, kādu ārstēšanas metodu būs jāpielieto. Šī pētījuma ietvaros tur tiek salīdzināt divas dažādas ārstēšanas metodas. 3 pat, ja? Lāzerterapija, tur bija triecienviņu terapija un tikai fizikālā terapija. Tātad faktiski salīdzina 3, mums ir diezgan daudz pacienti ir vajadzīgi, visas tās procedūras viņi saņems un skatīsies, kāds ir efekts, jo tur diezgan nopietni pētīs tos rezultātus, ne tikai iztaujājot un pildot dažādu veidu anketas, bet arī sonogrāfiju veicot. Tā pētījuma palīdzību mēs varēsim nonākt pie kaut kāda secinājuma. Vai mums tā ārstēšanas metode ir jāizvēlas lielākai daļai tikai tāda vai šāda. Varbūt neviena no viņām nestrādā tik labi, kā vajag ārstēt vēl pavisam savādāk. Jo tā problēma ir ļoti izplatīta. Es nezinu, dienā mēs vismaz 10-12 cilvēku atnāk. Ambulatori konsultējas ar šo diagnozi. Tas ir ļoti daudz. Viena liela daļa izārstējās ar tabletēm, vienai daļai vajag procedūras, un ir citi, kuriem vajag dažādu veidu blokādes, un pavisam neliela daļa tāda, kas arī nāk ārstēties ķirurģiski. Jā, šeit es vēl vēlos pieminēt, ka uz šo pētījumu var pieteikties tātad, kā jau jūs minējāt, ja ir šīs sāpes, kas nav radušās traumu rezultātā, vai arī jau ir diagnosticēts šis laterālais epikondilīts. Bet ir ļoti būtiski, ka nav uzsākta nekāda veida ārstēšana, nav veiktas injekcijas pēdējo 12 mēnešu laikā, nav veiktas fizikālās terapiju procedūras pēdējo 12 mēnešu laikā un nav bijusi elkoņu trauma vai operācija. Un, ja šie tie kritēriji atbilst, tad mēs tiešām gaidām uz pētījumu. Jā, šo informāciju ieliks arī mājaslapā. Viņa jau ir. Jā, tad vienkārši jāpaņem un jāizlas, kas tur ir rakstīts. Tā, lai lieku reizi nenāk, jo tiešām cilvēki nāk, kuri absolūti neatbilst tā pētījuma kritērijiem. Mēs, diemžēl, tādā gadījumā tam cilvēkam palīdzēt nevaram. Tas ir tāpat kā ar to plecu pētījumu. Tur nāk cilvēki, kuriem reāli ir problēmas ar to plecu, nevis tie, kuriem tās problēmas nav. Mums tieši tādi ir vajadzīgi, kuriem nav problēma ar pleciem. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad pētījumu viņam ir jārēķinās, ka tas aizņems apmēram no 45 līdz pat stundai ilgu laiku izmeklēšanu. Jā, tas ir normāli. Jā. Vēl viens tāds jautājums. Šo pētījumu veids mums gan ārsti, kas šeit strādā ortoklinikā, gan arī rezidenti. Tas mans jautājums ir, ar ko atšķirās ārsts no rezidenta? Rezidents ir ārsts. Sāksim ar to. Vienkārši tas ir ārsts, kurš jau ir ar augstāko izglītību, viņam ir ārsta diploms. Bet viņš specializējas konkrētā nozarē. Ja, bet rezidentiem nav tiesības vieniem pašiem ārstēt. Ja, tad viņš var veikt tos pašus pētījumus, bet viss tas notiek un tiek kontrolēts. Ar certificētu ārstu to dara. Kādas invazīvās manipulācijas neveic. Viņi var veikt kaut kādus atbilstošus protokolam manipulācijas, izmeklējumus un tā tālāk. Rezidenti. Jā, bet rezidenti nevar taisīt operācijas, viņi nevar taisīt daudz citas lietas. Tas nozīmē, ka arī pētījumā, ja es atnāku uz šīm pārbaudēm, mani pārbauda rezidents, bet par to visu atbildību nes jebkurā gadījumā ārsts. Konkrēti šajos pētījumos absolūti nav nekādi riski. Ja cilvēkam ir aizdomas par to, ka viņi tam kaut kādu nekompetenti izmeklēs vai kas, tur vienkārši seko protokolam. Doktori, ārsti, rezidenti, kas jūs skatās, viņi ir absolūti kompetenti tādās lietās, ko viņi dara. Tā kā tur vispār nav nekādu šaubu. Kā jūs redzat pētījumu nākotni traumatoloģijas un ortopēdijas jomā kopsumā? Un kādi ir jūsu prognozētie attīstības virzieni? Mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem vienkārši fenomenāli. Jā, attiecībā uz pētījumiem traumatoloģijā, ortopēdijā, ja runa iet par Latviju. Es runāju šobrīd par Lietuvu un Igauniju. Tā kā mēs esam diezgan maz aktīvi. Mēs esam tikai maza slimnīca. Jā, kas nodarbojas ar šīm problēmām. Es nezinu neko citu par pārējām slimnīcām, es nekomentēšu. Jā, bet ir jau daudz, mums ir vairākas lielas slimnīcas, tur tie pētījumi notiek visu laiku.
cik daudz pēdējos gados ir tie, kas pēta. Rezidentiem praktiski visu laiku kaut kāda pētījuma notiek. Rezidentu traumatoloģija ortopēdija ir diezgan daudz. Es nezinu, šogad bija, man liekas, 13 paņemti. Tad visiem šiem 13 beidzot savu rezidentūru būs jāuztais pētījums. Bet no tādi pētījumi, kas, teiksim, radītu kaut kādu pamatīgu Latvijas atpazīstamību visā, teiksim, traumatoloģijas ortopēdijas pasaules jomā, diemžēl tāda mums nav. Jā. Diemžēl endoprotēzi izdomāja citur. Ir vēl kaut kas par šo tēmu, par pētījumiem? Cilvēkiem jāsaprot viena lieta. Parasti cilvēki to visu uztver kā eksperimentu. Tas, kas nonāk slimnīcās, tas sen jau vairs nav eksperiments. Eksperiments ir bijis laboratorijā. Un tas, kas notiek slimnīcās, tas ir pētījums. Un ja kādam kaut ko piedāvā pētīt, tas nenozīmē, ka viņu tagad kāds te mēģina iesaistīt kaut kādā nezināmā pasākumā, eksperimentā. Jo, lai pētījums vispār notiktu, vismaz Latvijas teritorijā tas tā ir, tad tam pētījumam pirmkārt jāsaņem 101 atļauja, kas nav tikai ētikas komiteja, bet arī valsts zāļu aģentūra. Tad ir vesela virkne ar visādiem citiem pasākumiem, kas nodrošina šī pacienta vārdu spēle drošību. Ja? Tad tur viss ir ļoti nopietni. Ja? Tā kā, cilvēkiem, kuriem piedāvā tādus klīniskos pētījumus un daudzās jomās, tīpaši reumatoloģijā, tas ir diezgan izdevīgs, jo ir daudz dažādas smagas slimības, kuras nav ārstējams ar parastiem medikamentiem. Ir pētījumi, kuri ir domāti cilvēkiem, kuriem ir ļoti retas diagnozes. Tur tev vienkārši nav izvēles. Tev ir labāk piedalīties nekā vienkārši atmest un pateikt, labi, kā ir, tā ir. Jo baigais pavērsiens ir reumatoloģijā, es domāju, bioloģiskie preparāti tā saucamie daudziem pacientiem ir tik tālu palīdzējuši, un tur tiešām pamatīgs solis uz priekšu ir spēc. Ik viens pētījums prasa tātad finanses, laiku un cilvēku resursus, tomēr pētījumi medicīnas iestādēs ir būtiska medicīnas, zinātnes un veselības aprūpes attīstības sastāvdaļa. Noteikti motivēja visus sekot līdz ortoklīnikas jaunumiem, ortoklīnikas mājaslapā, arī visos sociālajos tīklos, pieteikties pētījumiem un sniegt savu ieguldījumu Latvijas medicīnas zinātnē, kā arī saņemt šos labos pat bonusus, piemēram, bezmaksas konsultāciju pie mūsu ārstiem. Liels paldies ortoklīnikas traumatologam, ortopēdam, doktoriem Andrejam Peredistiem par sarunu. Lūdzu. Jā, paldies jums. Ja jums, klausītāji, ir kādi jautājumi saistībā ar ortoklīnikas pētījumiem vai ieteikumi jaunai tēmai, droši rakstiet ortotologs@orto.lv. Liels paldies katram klausītājam, kas bija kopā ar mums šajā laikā. Uz tikšanos nākamajā podcastu sērijā. Super, paldies.